Trumps otrdien paziņoja par viņa tarifiem. Sākumā viņš minēja tikai 10%, un tad tirgi pozitīvi palicās uz augšu. Bet tikko kā viņš izvilka savu tabulu, kur viņš gandrīz visai pasaulē liek tarifus, un diezgan milzīgus tarifus, tā tirgi vakar nokritās pa apmēram 5%, šodien arī krīt jau vairāk pa 3%. Daudzas kompānijas un pat semikonduktoru ETF krīt pa 10%, 15%, pilnīga apokalipse tirgos. Katrs Latvijas iedzīvotājs cieš no šī, jo pensiju fondi jūsu pensiju investē akcijās, ETF-os, visvairāk Amerikā, tāpēc mēs visi kļūstam nabadzīgāki šogad gandrīz vai katru dienu. Ko tad Trumps iegūs ar šiem tarifiem? Teorētiski būs lielāki ieņēmumi no importa, bet kur viņš tos tērēs? Jo viņš ir solījis arī, ka samazinās uzņēmuma ienākumu nodokli vai pat likvidēs. Un tad jau sanāk, ka šie tarifu ieņēmumi vienkārši kompensēs caurumu, ko tie otri nodokļi pazuda. Tad kur ieguvums? Kā no tā cilvēki iegūs? Otra lieta, kāpēc Trumps to dara, ir atgriezt ražošanu Amerikā. Bet viņi šobrīd izved prom no valsts imigrantus masveidā. Kurš tad strādās tajās ražotnēs? Ne jau baltās apaklītes, parasti strādā imigranti. Un bizness bieži vien izvēlas ražot kaut kādu daļu citās valstīs, piemēram, Āzijā. Ja? Piemēram, Nike ir ļoti daudz ražotnes Vietnamā, un tagad Vietnamā ir uzlikts aptuveni 40% tarifs, un ir akcijas kā Nike un Restoration Hardware, kura pat pa 40% nokrita. Un kāda motivācija uzņēmumiem pārcelt savus ražotnes uz Ameriku, ja Trumps varbūt būs tikai vēl nepilnus 4 gadus, bet ražotni uzbūvēt paņem 2 līdz 3 gadus. Un tas nav ekonomiski Amerikā būvēt ražošanu, jo tur ir ļoti dārgs darba spēks. Varbūt strādās Ilona Maska roboti. Trešais Trumpa iemesls bija samazināt valsts parāda izmaksas. Jā, tas likmes šobrīd krīt, bet fiskālie tēriņi vienalga aug pa 7,5% pret iepriekšējo gadu. Šis samazinājums par likmēs galīgi nekompensē vienalga šo te pieaugumu. Un uz kā rēķina tas viss ir? Tagad arī visiem krīt šie akciju portfeļi, 40% mājasaimniecības Amerikā iegulda akcijās, un arī viņiem ir pensijas akcijās, un tas viss tagad masveidā krīt. Cilvēks kļūst nabagāks, masīvi nabagāks. Milzīgie tarifi, kas it kā esot pat lielāki nekā 29. gada lielajā depresijā Amerikā, viņi jau rada ļoti lielu nenoteiktību, kas daudziem investoriem nepatīk. Šis te haoss, ka jāpārkārto loģistika, tas var radīt konfidences kritumu, kā rezultātā Amerika tieši zaudēs. Bet ko tad iegūst parastais Amerikas iedzīvotājs? Ja? Viņa akciju portfelis krīt masveidā, viņam būs jāmaksā par precēm lielāka cena, jo tam virsū būs importa tarifi. Amerikā iestāsies recesija, cilvēkus atlaidīs no darba. Manuprāt, nekad jaunam prezidentam sākot darbu, akcijas nav kritušās tik daudz. Amerika tā kā tirzniecības ziņā karo gandrīz vai ar visu pasauli zīmīgi, gan ka Krievija, redz, viņa neuzlika tarifus, tur ir tā draudzība. Bet jau visas valstis runā savā starpā, kā likt tādus pašus tarifus atpakaļ Amerikai vai vairāk sadarboties savā starpā bez Amerikas. Trumps pat liek tarifus valstīm, kur nav iedzīvotāji, kuri pārsvarā tikai pingvīni. Tie aprēķini tabulās, ko Trumps rāda, tie jau nav citu valstu tarifi pret Amerikas precēm, bet tā ir vienkārši tirzniecības bilances starpība, pa ko arī daudzi nemaz nesaprot, bet tikai fano pa Trumpu. Šie tarifi radīs lielu sajukumu un problēmas. Ar akciju tirgu labāk nogaidīt un nesteigties pirkt. Protams, kādā brīdī saskries precē arī Warrens Buffets izteicās, ka nokritušas, tad ir jāskatās uz tām. Un kas ir interesanti, tad, kad jums ir kaut kas veikalā, kaut kādas Ziemassvētku atlaides, tad tur visi skrien, kā tagad Maksimā pēc tiem Ben & Jerry saldējumiem. Ja? Bet kad akcijas pamatīgi nokrīt, tad visi bēg prom.